Tas ir regulārs tikšanās, jā, veidot emocionālu saikni vienam ar otru, tādā veidā atbalstīt. Kā jūs redzat, kā var pārvarēt, kā jūs paši minējāt, ir vienmēr tie, kas nāk un ir tie, kas nekad nenāk? Tāpēc ir jābūt kādam, kas to grupu drusku koordinē. Un mēs esam informāciju ielikuši, Jūras ir ielicis tagad internetā un caur rajonu psihiatriem tiek izplatīta informācija. Es ļoti ceru, ka tā aizsniegs arī tos, kuru slimie tuvinieki nav saimnes klienti, kuri varbūt nezina neko par to, ka var arī nebūt viens. Mūsu pašpalīdzības grupa tiešām ir orientēta uz tiem tuviniekiem. Man gribētos uzsvērt, ka ne tikai uz vecākiem, bet arī uz tuviniekiem. Jo, piemēram, ja cilvēks aiziet pie psihiatra, tiek uzstādīta diagnoze, kas nenotiek uzreiz gan nekad psihiatrijā. Gan pats saslimušais, gan tuvinieki vispirms ir šoks, neziņa. Un ārstam jau nav laika tai vizītē izstāstīt, ko tas nozīmē, ar ko ir jārēķinās, kādas ir prognozes, kā rīkoties kaut kādās krīzes situācijās. Un tai pašpalīdzības grupā mēs visi esam kaut kādai pieredzei gājuši cauri, mēs varam ar savu pieredzi daloties un palīdzēt citiem. Tāpat emocionāls atbalsts ir ļoti būtisks, jo man pati zinu, tā negatīvā izredzētības sajūta, ka tu esi viens pats un par ko man tā, un man ir visgrūtāk, tā nav veselīga. Un, ja tu satiec līdzīgus cilvēkus, kas iziet cauri līdzīgai situācijai savā dzīvē, ja tu saproti, tu neesi viens, tātad tu vairs neesi vientuļš, un redz, ir cilvēki, kuri tiek kaut kādā veidā galā ar to, un tāpat tās dažādām lomu spēlēm visādos veidos var izsināt situācijas. Psihiatrijas klientus, pacientus, es nezinu, kā viņus nodefinē visus kopā, skar ļoti spēcīgi, visi aizspriedumi no sabiedrības puses, kas ir, tāpēc ir tās milzīgās bailes un kauns, šausmīgs kauns par to, ka tu esi saskāries ar šādu lietu, un to arī gribētos mazināt. Īstenībā tas jau kaut par ko ir kaunēties un tā jau no tāda... Protams, cilvēks jau pats nav vainīgs, un kur vēl vecāki. Ne pats saslimušais, ne vecāki, neviens tuvinieks nav vainīgs pie tā, ka viņi ir skāruši šādu lietu, bet sabiedrības stereotipi, tā saucamā stigma, ļoti spēcīgi darbojas uz visiem. Nenoliekšu arī uz mani. Mums psihiatrija ļoti izteikti tiek nodalīta no psiholoģijas, kur pasaulē, man liekas, tā nav. Tas viss ir cieši saistīts. Nesaņem atbalstu, psiholoģisku atbalstu, ne tuvinieki, ne paši saslimušie. Un pašpalīdzības grupa ir viens no veidiem, kā tādu sniegt. Un vēl par to, kā varētu pajukt grupu, es gribētu piebilst, tas laikam, es tā kā uzņemos šo darbu, mēģināt noturēt cilvēku interesi, pieaicinot dažādu veidu speciālistus, jo cilvēki bieži vien nezina, kur meklēt palīdzību. Viņi atnāks un daudz ko iespējams uzzinās. Es ceru, ka kāds psihiatrs būs ar mieru atnākt šeit un izstāstīt to, ko viņš nevar paspēt vizītes laikā izstāstīt. Sociālai darbinieki, psihologi, juristi un tā tālāk. Tas ir arī, protams, atkarīgs no tā, kas cilvēkiem interesēs, kāds būs viņu vajadzības. Cik tas ir tas plašs, vai mēs varam nodot kaut kāds robežs, kurās jūs strādāsiet, bet cilvēki Nogare, Ikšķili, kaut kas ir tā domāts aptuveni, lai saprastu, kur ir tā? Tā kā te mēs esam kopā ar Jūri. Jūris ir izrādījis atbalstu, ka viena grupa var veidoties šeit. Tas būtu tā kā Ogres novada iedzīvotājiem. Un tiem, kas var izbraukāt, kas var uz šejienu atnākt, kas jūt, ka viņiem vajag. Protams, ka mēs nevienu prom nedzīsim, ja arī viņš no Rīgas atbrauks. Lai gan Rīgā ļoti labi šādā veidā darbojas gaismas stars, tieši arī ar tuvniekiem strādā. Tur ir atbalsta grupa, kuru vada profesionāļi. Un tad man vēl ir Ikšķiles dienas centrā, un arī ar viņu atbalstu būs viena grupa. Un tiem būs tas savukārt būs Ikšķilēšiem, Ikšķiles novada iedzīvotājiem. Arī, lai viņiem nav jābraukā. Ceru, ka izdosies, ka būs cilvēki.
Thank you.